Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Joris Saukāns. Baidoties no Krievijas uzbrukuma, Kijevā šodien apturēja darbu vairākas vēstniecības. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība paziņoja, ka saņēmusi konkrētu informāciju par iespējamu nopietnu gaisa uzbrukumu 20. novembrī. Piesardzības nolūkā vēstniecība būs slēgta. Tās darbiniekiem dots norādījums atrasties bumbu patvērtnē. Vēstniecība ieteikusi arī Kijevā esošajiem ASV pilsoņiem būt gataviem doties uz patvērtnēm. Piesardzības pasākumi tiek veikti 2 dienas pēc tam, kad Amerikas Savienotās Valstis deva Ukrainai atļauju izmantot tāla darbības rādījus raķetes triecieniem Krievijas iekšienē. Uz laiku darbu apturēja arī Itālijas, Spānijas un Grieķijas vēstniecības. Grieķijas strādājošie šodien rīko 24 stundu streiku un vērienīgās demonstrācijās protestē pret valdības ekonomikas politiku. Tūkstošiem cilvēku gājienā devās uz Atēnu centru. Pēc policijas datiem demonstrācijā piedalās 13,000 cilvēku. Pilnībā slēgtas skolas, bērnu dārzi un valsts iestādes. Valsts slimnīcas sniedz tikai neatliekamo palīdzību. Nekursē autobusi, metro un vilcieni un prāmji starp Grieķijas kontinentālo daļu un salām. Grieķijas arotbiedrības aicina valdību risināt problēmas ar augsto inflāciju, stagnējošām algām un neatbilstošajiem sociālajiem pabalstiem. Arotbiedrības galvenokārt sūdzas, ka patēriņa cenas pēdējos gados nemitīgi kāpušas, bet atalgojums nepalielinās. Jaunievēlētais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps piezvanīja Latvijas prezidentam Edgaram Rinkevičam. 10 minūšu telefona sarunā prezidenti apmainījās ar apsveikumiem un novēlējumiem. Trumps painteresējās, kāds ir Latvijas redzējums par situāciju reģionā, arī kontekstā ar Ukrainu. Pēc žurnālistu lūguma komentēt Trumpa nostāju mūsu valsts prezidents norādīja, ka sarunas detaļas neatklās, taču vienlaikus pauda, ka Trumpa formulētie jautājumi bijuši precīzi un detalizēti. Administratīvā rajona tiesa Reizeknē pagarinājusi sprieduma sagatavošanas laiku lietā par Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu no Reizeknes domes priekšsēdētāja amata. Sākotnēji bija plānots, ka spriedums būs šodien, taču tiesa sprieduma sagatavošanas laikā konstatēja, ka tam nepieciešams ilgāks laiks, un tagad tiek plānots, ka spriedums būs pieejams tikai nākamā gada 20. janvārī. Kā zināms, Bartaševičs tiesā apstrīdēja reģionālās attīstības ministres Ingas Bērziņas pērnā gada 2. novembra rīkojumu par atstādināšanu. Šodien sākusies pieteikšanās dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa pirmsinkubācijas programmā. Tā sniegs nefinanšu palīdzību jaunajiem uzņēmējiem, lai stiprinātu to konkurētspēju un palīdzētu attīstīt inovatīvus eksportspējīgus produktus. Biznesa pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai aģentūras pārstāvniecībā Daugavpilī var pieteikties komersanti, kuri darbojas Daugavpils valsts pilsētā, Augšdaugavas, Krāslavas, Līvānu un Prēļu novados. Daugavpils pašvaldības policijas darbinieki, iestājoties augstam laikam, apseko vietas, kur uzturas bezpajumtnieki. Policijas darbinieki informē bez naktsmītnes esošos cilvēkus par iespējām saņemt sociālo palīdzību, bet vajadzības gadījumā arī nogādā viņus nakts patversmē šaurajā ielā 23. Policija uzsver, ka svarīgi ir neatstāt bezpalīdzīgā stāvoklī tos, kas augsto nakti uz ielas var nepārdzīvot. Pašvaldības policijas amatpersonas aicina pilsētniekus nebūt vienaldzīgiem un nepaiet garām, redzot cilvēkus bezpalīdzīgā stāvoklī. Tāpat iedzīvotājus aicina ziņot par personām, kas uzturas dzīvojamo māju kāpņu telpās. Daugavpilī Pumpura skverā beidzot būs stacionāra sabiedriskā tualete, kas darbosies visu gadu. Kā pastāstīja pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs, nauda pilsētas budžetā jau esot ieplānota. Stacionārā sabiedriskā tualete Daugavpilī ir manas galvas sāpes, kopš es sāku strādāt šīs domas sasaukumā. Manuprāt, ir kauns, ka Latvijas otrā lielākā pilsētā nav sabiedriskās tualetes. Mēs tik ļoti lepojamies ar to, ka Ziemassvētkos pie mums ierodas tūkstošiem turistu, lai priecātos par Ziemassvētku eglīti izrotātām ielām, bet visdabiskākās viesu vajadzības un principā arī visu pilsētnieku vajadzības mēs vienmēr atliekam uz vēlāko laiku. Man liels prieks, ka beidzot mana argumentācija ir sadzirdēta un kolēģi ir atbalstījuši mani šajā jautājumā. 6. novembrī ir beidzies konkurss par sabiedriskos tualetes ierīkošanu, piedāvājuma pārsūdzēšanas termiņš un uzvarētājs ir noskaidrots. Tāpat es arī varu pateikt, ka ir izvēlēta vieta un tā ir Andrē Pumpura skvērs. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio Alisa
от любви.